Kurš vada tavu dzīvi? Apskatīsim dažus piemērus. Izdzīves. Pusdienu pauze darbā. Palikušas vēl 5 minūtes. Ok. Kafija un iešu fiksi kādu dūmu uzvilkt. Nāksi līdzi? Un tā katru dienu. Kafija bez cigaretes pusdienu pauzes beigās nav iedomājama. Cits piemērs. Domu skrējiens galvā. Mans šefs šodien kaut kā dīvaini uz mani paskatījās. Laikam gatavojas mani atlaist. Bet kāpēc? Es taču visus savus pienākumus esmu laicīgi izdarījusi. Bet varbūt tāpēc, ka es viņa sievai toreiz kolektīva sajietā izpļāpājos, ka man nepatīk tās rīta maiņas. Droši vien būs atradis man kādu aizstājēju. Un tā var turpināties domu pavadiens līdz bezjēdzīgajai bezgalībai. Vēl viens piemērs. Man tik daudz vēl darāmā, kā lai visu paspēju? Nu nekas, pastrādāšu kādu stundiņu ilgāk, tā stundiņa izplešas uz 2, 3, kaut kā nemaz nemanot. Tad rodas vainas sajūta pret savējiem, ģimeni un bērniem. Darbaholisms ir nereta parādība, it īpaši, ja tev patīk tas, ar ko tu nodarbojies. Tie ir tikai daži piemēri no simtiem, varbūt pat tūkstošiem citu, kā mūsu zemapziņa vada mūsu dzīvi. Mūsu ieradumu un uzvedības modeļi ir šabloni zemapziņā, kas atvieglo mums dzīvi un lēmumu pieņemšanu. Ja turpinu darīt visu kā līdz šim, man nav jāpiedomā pie katra soļa, es varu droši paļauties uz savas zemapziņas autopilotu un vienkārši izbaudīt lidojumu. Tikai šis lidojums ir kā tajā filmā Murkšķadiena. Iestājas komforta zona, jo viss ir paredzams un zināms, bet personības attīstība apstājas. Lasi visu sīkāk par Silent Subliminal subliminal.lv mājaslapā.